Labdien visiem! Par telefonu aizliegumu skolās pastāstīšu, jo es šajā jautājumā esmu diezgan daudz iedziļinājusies. Tā kā es esmu mācījusies par digitālās labbūtības treneru, man šis jautājums tā kā pašai ir ļoti interesējis, un es tiešām ļoti daudz esmu skatījusies visādi informāciju, tāpēc arī pastāstīšu. Un tātad tas pamats, uz kā mēs visi balstāmies, ir šie grozījumi izglītības likumā, uz ko jūs arī visi atsauksieties, un tātad tā ir izglītības likumā 5. nodaļa, 36. pāns, un viņš ir papildināts ar 6. daļu, ka izglītības iestāde nosaka tehnisko līdzekļu, dažādu tehnisko līdzekļu izmantošanas nosacījums un kārtību, tātad katrai skolai ir jābūt šiem nosacījumiem un kārtībai. Un tas diskutablākais punkts, par ko šobrīd visvairāk ir gan vecāku, gan pedagogu, gan droši vien arī bērnu diskusijas, ir par to, ka pirmskolas vecuma un 1. 6. klases skolēniem ir aizliegts lietot mobilos tālruņus, izņemot gadījumus, kad pedagogs to atļāvis ir izglītības procesā. Un tas principā arī ir viss, kas ir noteikts, tādas likuma ietvaros. Tālākais viss jau ir atļauts pašām skolām skatīties, kā tieši šo visu ieviest un interpretēt, bet tāds neliels skaidrojums ir par to, ka izglītības process ir arī starpbrīži, tātad telefons, tas nav runa tikai par stundām, bet noteikti tas ir arī starpbrīžu, tie ir pulciņi, interešu izglītība, tātad viss mācību process, kamēr bērns atrodas skolā. Un tātad, ja tiek atļauts telefonu lietot tātad stundās vai pēc stundām, tad skolotājiem tomēr būtu jāraugās, lai telefons tiek lietots jēgpilni, par to mēs arī visi šobrīd runājam, lai nenotiek tā, ka, droši vien jums kā skolā esošiem dienā ir lielāka sapratne nekā man, kā tur īsti notiek, vai tie bērni tiešām visus starpbrīžus sēž telefonos vai nesēž, bet tātad par to, ka ja vien ir iespējams, šobrīd skolās visās ir portatīvie datori, ir Chromebooki, un principā ir ļoti ieteicams izmantot šos skolām piešķirtos portatīvos datorus un Chromebookus, nevis tieši pašus telefonus, tāpēc, ka, teiksim, mazākajās klasēs ļoti iespējams, ka vecāki bērniem telefonu var nedot arī uz skolu līdzi vispār. Ja, un tas ir arī viens no tādiem ieteicamiem tādiem punktiem, ka telefonu var neņemt uz skolu nemaz. Un attiecīgi, ja stundas darbam ir nepieciešams telefons, tad par to ir laicīgi jābrīdina e-klasē, lai bērns attiecīgi tajā dienā to telefonu var paņemt līdzi. Vai arī viņam tiek izsniegta, skolas planšeta, Chromebooks vai kaut kā tam līdzīgi, ja tas ir nepieciešams mācību procesā. Un tad tālāk noteikumi paredzēja to, ka līdz 31. maijam šī gada bija jau jābūt noteiktai tai kārtībai un jābūt ierakstītiem skolas noteikumiem. Es saprotu, ka mūsu novadā ne visas skolas to ir izstrādājušas, bet tas, ko iesaka skolu tiesības LV, ir tas, ka ja šis normatīvais regulējums ir tāds garš un plašs, tad ir ieteicams veidot kā atsevišķu normatīvu aktu, un ja regulējums sanāk tāds īsts un vienkāršs un viegli integrējams, tad jau var iekļaut vienkārši skolas iekšējos kārtības noteikumos. To, kā tas tiek darīts, katra izglītības iestāde izvēlas pati. Teiksim, es ieteiktu, ka tomēr veidot atsevišķu dokumentu, kur viss ir aprakstīts sīki un smalki. Šo dokumentu paraugs ir skolatiesības.lv, ja kādam ir nepieciešams, es šo paraugu varu nosūtīt, tad tajā jau var aprakstīt tiešām sīki smalki visu, kā tas tiek darīts, kurās klasēs, kas notiek, kā tiek glabāts, kādas ir, teiksim, kaut kādas sekas par noteikumu neievērošanu, bet skolas iekšējos kārtības noteikumos tad mēs varam iekļaut tādas īsus, tādus ļoti konkrētus un saprotams punktus, lai atverot vaļā, vienkārši uzreiz ir skaidrs, piemēram, no kuras līdz kurai klasē, kādā veidā, vai tur drīkst vai nedrīkst, vai ir jādod vai nav jādod un tā tālāk. Ja? Tā kā to mēs skatāmies paši, un ja nepieciešama palīdzība, tad man ir paraugi, kurus es varu nosūtīt, tad jūs man dodat ziņu. Un kāpēc vispār šie noteikumi bija nepieciešami? Jo es arī paklausījos sēdes, kad šis likums tika pieņemts, tur īstenībā mēs redzam vienu teikumu vai pāris teikumus, bet diskusijas bija ļoti garas un plašas,
Un šī likuma iesniedzēja tā kā to, kā teica, ja, principā, ka tas ir, lai veicinātu socializēšanos vienoļu starpā, lai novērstu tā kā to emocionālo digitālo vardarbību, jo telefonu skolā ļoti bieži tiek izmantot arī netik jaukai saziņai, un šī digitālā vardarbība, diemžēl notiek, un ne tas vien, ļoti daudz, kas telefonos notiek, arī tas, kam nevajadzētu notikt, un tātad likums bija vajadzīgs, lai dotu deleģējumu tām izglītības iestādēm reāli, tā kā, noteikti ar likumu kad tiešām šie telefoni ir jāizliedz, jo pretējā gadījumā viedokļi mums ir ārkārtīgi daudz un dažādi. Ļoti daudzi ir vecāki, kas oponē un saka, ka nē, tur nedrīkst to visu aizliegt. Protams, ka arī bērni ir pret, arī pedagogi joprojām ir tādi, kas noteikti teiks, ka tas nav vajadzīgs. Un tad līdz ar to ir cilvēki, kas ir vairāk iedziļinājušies, izpētījuši pētījumus, un tad, diemžēl, tas ir nepieciešams noteikti ar likumu, lai tomēr šīs normas tiktu ievērotas. Un kā pamats arī bija 23. gada UNESCO tā kā ziņojums, ja, ka telefonu lietošana skolās veicina lasīt prasmes, sliktus rezultātus, koncentrēšanās spēju traucēšanos un ļoti daudz citas arī tādas negatīvas sekmes. Sekas ir tiešām viņas ietekmē reāli skolēnu arī tā kā garīgo veselību. Protams, ka ne visiem, jo mēs visi esam dažādi, bērni telefonus lieto dažādi, citiem nav problēmas, turpretī citiem tās problēmas lietojot pārmērīgi telefonus var būt diezgan spēcīgas. Ja? Un tātad par pašām sekmēm un to galveno ietekmi, ko es arī skatījos dažādos pētījumos un ziņojumos, ir tas, ka telefonos un tās platformas, ko jaunieši izmanto, diemžēl viņas ir izveidotas diezgan tādas atkarību raisošas. Tur tam visam fonā ir mūsu dopamīna sistēma, arī mēs paši labi zinām, kas notiek, kāpēc gribas to telefonu visu laiku ņemt rokās, jo lietojot šīs platformas, tur saņemot kaut kādu foršu atgriezienisko saiti, smadzenēs notiek tāds dopamīna pieplūdums, tiek atraisīts tas dopamīns, kas rada tādu gandarījumu sajūtu un apmierinājumu, un tas liek atgriezties vēl un vēl. Un, diemžēl, tā kā gan mēs pieaugušie, gan jo īpaši jaunieši, kuru smadzenes vēl līdz galam nav attīstījušās, viņi vienkārši nespēja tam stāvēt pretī. Tas principā, tā kā gandrīz nav iespējams, ja? Pateikt, ka lūdzu nelietojam telefonus, viņi stāv, piemēram, somās vai kabatās un pasaka, tā kā nelieto līdz 3:00, līdzīgi kā tev iedot narkotiku, kaut kādu sava veida narkotiku, jo telefoni var izraisīt atkarību un pateikt, tev viņa var stāvēt kabatā, bet tu viņu lūdzu nelieto, ja? Tas ir ārkārtīgi grūti, tāpēc, diemžēl mēs esam spiesti darīt tā, lai bērniem atvieglotu to dzīvi, viņi būs neapmierināti sākumā, bet pēc tam, protams, ka tas būs vieglāk. Par traucējumiem klasē tā, ka arī, protams, ka nāk jauniešiem paziņojuma, un ja mēs arī sakām, ka telefonam ir jābūt izslēgtam vai klusuma režīmā, tik un tā tur atnāk kaut kāds vibrācijas, skaņas un tam līdzīgiem. Un šie ir tā kā pētījumos pierādīts, ka pusauģi saņem vidēji 273 ziņojumus dienā, un no kuriem gandrīz ceturdaļa atnāk skolas laikā, ja? Un tad arī pētījumi norāda, ka vietā, kur viņu pat klātbūtne, vienkārši tas, ka viņš viņam ir līdzi, samazina spēju koncentrēties. Man pat bērni paši jau nāk klajā tādu terminu kā drain brain, ja tur smadzeņu pūmu un tam līdzīgi, ka mēs tiešām nespējam vairs tik labi domāt, spriest un koncentrēties. Par akadēmisko veiktspēju arī ir tas, ka mēs šobrīd jau arī tas pamats bija, ka mazinās lasīt prasme un pārmērīga telefona lietošana, tā kā viņa pārtrauc reāli zināšanu apguvi, izpratnes procesu, spēju saglabāt šo informāciju, ko mēs skolā apgūstam. Un arī vēl tas, ka daudzi skolēni atzīst, arī paši atzīst, aptuveni trešdaļa skolēnu kaut kādās aptaujās ir atzinuši, ka izmanto savus telefonus, lai krāptos, lai lietotu mākslīgo intelektu, lai uzzinātu atbildes, un arī tas patiesībā jau samazina to mūsu akadēmisko veiktspēju. Par sociālo pusi, ja mums
principā mēs saprotam, ka skola ir tā vieta, kur jauniešiem vajadzētu socializēties savā starpā, runāt, bet tas fakts, ka viņi starpbrīžus pavada tajos telefonos un, diemžēl, savā starpā, ne paši savā starpā, ne ar pedagogiem, šī socializācija tik labi nenotiek. Tad, lai arī mēs esam tādā ļoti, ļoti lielā pulkā un it kā visi kopā un visi daudz, tas noveda pie tiešām tādām arī vientulības problēmām un arī beigās tā kā tie skolēni jūtas izolēti, lai arī viņi tur nav vieni, viņi jūtas izolēti, viņi jūtas vientuļi. Un arī bērni tie, kas arī vēl ir pētījumi, bērni, kas pavada sociālos medijos vairāk kā 3 stundas dienā, un tādi ir, ka šiem bērniem ir uz pusi lielāks risks saskarties ar garīgās veselības problēmām. Tostarp ļoti daudz tiek runāts arī par trauksmi, par depresiju un tam līdzīgiem simptomiem. Tā kā šis nav vienīgais, ja, šis tiešām nav vienīgais, bet tas ir tā kā viens no daudziem. Un, ja mēs pamazām, iespējams, ka ne uzreiz, bet ievērojot kaut kādu pārejas posmu, ja mēs pārējam no telefoniem brīvām skolām, novadā, un arī tas tiek darīts visā pasaulē ļoti, ļoti plaši, gan Eiropā, Anglijā, Skandināvijā, Amerikā, Austrālijā. Tiešām par telefonu brīvām skolām runā šobrīd ļoti, ļoti daudz. Sekas visi ir sapratuši, un pat ja mēs šīs sekas šobrīd varbūt tik ļoti neizjūtam, tas nenozīmē, ka mēs viņus neizjūtīsim pēc gada, 2 vai 5, ja mēs neko nedarīsim. Un tā kā tas ieguvums ir, ka uzlabosies spēja fokusēties, noturēt uzmanību, un tas ir jo īpaši arī svarīgs īstenībā par to, ka telefoni netiek lietots starpbrīžos, jo, protams, ja bērns starpbrīžos ir nospēlējies kaut kādu ļoti, ļoti interesantu spēlīti, tad aiziet atpakaļ uz stundu un skolotājiem censties tagad atgūt tā jaunieša uzmanību ir ārkārtīgi grūti. Es domāju, ka jūs to labāk ziniet nekā es. Ja. Tā kā arī principā iedziļinoties mācību procesā visas dienas garumā, tad arī uzlabojas rezultāti, mazāk traucēkļu, uzmanības novēršanas. Skolēni arvien vairāk iesaistās, ja sākumā būs pretestība, par to ir jārēķinās. Bet pamazām skolēni iesaista palielinās. Uzlabojas efektivitāte, samazinās kiberbulings, tātad viss tas, ko viņi skolās, diemžēl nodarbojas. Jo, ja telefons tiek savākts visiem, bērns var pateikt, varbūt, es tur neizlasīšu ziņas, bet īstenībā tur ziņu nebūs, tāpēc, ka telefons ir visiem atņemts. Tur pēc būtības neviens klases biedrs tajā laikā, skolas laikā, tev nekādu ziņu, tā kā teorētiski nevar atsūtīt, līdz ar to ziņas nav jālasa. Ja. Un arī tā kā skolas arī atzīst to, ka grāmatas tiek vairāk lasītas un starpbrīži mums kļūs skaļāki, dzīvāki, interesantāki nekā pēdējos gados. Mazāk špikošanas, jo mākslīgu intelektu arī vairs nebūs tik viegli izmantot, ja šī telefona nebūs. Par mākslīgu intelektu, starp citu, noteikti, ka būs, es domāju, ka šajā gadā es skatīšos atsevišķa tēma, tā vēl būs vesela, ko darīt, lai vispār kaut kādā veidā kontrolētu mākslīgā intelekta atbilžu iesniegumu. Un tātad arī samazinās skolnieku stresa līmenis, un es tā ticu, un arī citas skolas to ir pierādījušas, ka principā uzlabojas skolas reitinga eksāmena rezultāti. Tā kā, cerēsim, ka mēs visi to redzēsim arī reāli praksē uz priekšu. Un tad, protams, ka ir dažādi argumenti, ko vecāki saka, ko skolotāji saka. Un pirmais jau, piemēram, par to, kā tad būs, ja manam bērnam vajag obligāti sazināties, un ir arī vecāki, kas ļoti aktīvi grib zvanīt bērniem skolas laikā un stundu laikā, tad viens, kas ir starptautiskās prakses, ko var ieteikt, ir, ka, ja ir iespējams, tad mēs skolā varam novietot brīvas piekļuvis tālruni, telefonu, vai tas stacionārais vai mobilais telefons, kur skolniekiem būtu iespēja tiešām aiziet un piezvanīt tam savam vecākam, gan ja kaut kas ir noticis, ja viņš tiešām grib parunāt, ir bērni, kam tas ir, acīm redzot, ļoti vajadzīgs. Gan arī varbūt citreiz ir bērns, kas vienkārši regulāri vecākam piezvana, mammu, man beidzās, es eju mājās, vai es eju uz mūzikas skolu, kaut vai arī tāda elementāra saziņa. Mēs nevaram tā kā noliekt, ka nevienam to nevajadzēs, jo kaut kāda saziņa, protams, ir jāļauj bērniem. Bet
tad ir noteikti mums arī jānorāda, caur kurien tā saziņa būs. Jo tas var būt konkrēts pedagogs, tas var būt klases audzinātājs, tas var būt dežurants, kas jums sēž pieejams, tas var būt bibliotekārs, tas var būt kāds cits administrācijas darbinieks. Jūs skatāties, jūs katrs savā skolā, kurš būs tas darbinieks vai vairāki darbinieki, kuri var atbalstīt bērnu, kuriem vecāks var zvanīt un no kuriem bērns var zvanīt vecākam. Tad vēl ir tādi argumenti, ko darīt ārkārtas situācijās. Tas kaut kādā Amerikā ir vairāk izplatīts, jo tur ir, protams, arī visādas apšaudas un sazin kādas visādas tādas briesmīgākas lietas, kā pie mums notiek. Un tad arguments ir tāds, ka patiesībā, ja skolā notiek kaut kas ārkārtējs, tad tas, ka jaunieši zvana saviem vecākiem, izraisa lielākas problēmas nekā, ja viņi klausa pedagogu vai skolas administrācijas norādījumus. Līdz ar to, ja notiek kaut kāds ārkārtas situācijas, tad pēc būtības daudz drošāk ir, kad bērns vēršas tieši pie skolas darbiniekiem un klātienē esošiem cilvēkiem. Nevis katrs zvana vecākam, vecāki iespējams tur visi skrien uz skolu un kaut kā tam līdzīgi. Bet es ceru, ka mums tādas ārkārtas situācijas nenotiek. Veselības problēmu gadījumā, protams, ka tā ir medmāsa, ar ko tā saziņa varētu notikt un vajadzētu notikt. Tad ir ieteikums arī, ka tiem jauniešiem, kuriem ir iespējams, nedot telefons vispār uz skolu. Mazākajās klasītēs, ja tas ir tā, ka telefons ir jāsavāc uzreiz ienākot skolā, un viņi var saņemt tikai izejot laukā no skolas, tad īsti kāda jēga no tā telefona. Tikai it kā tam ceļam uz un atpakaļ no skolas. Tā kā, ja tas nav vajadzīgs, ka tas bērns pēc skolas dodas kaut kur apkārt, kur viņam pēc skolas telefons ir vajadzīgs, tad tas ir, tā kā visvienkāršāk ir nedot vispār telefonu līdzi. Nevajadzētu pirkt dārgus telefonus, jo pēc būtības skola neuzņemsies finansiāli atbildību par telefoniem. Neviens skolotājs vai administrācija vai neviens cits nevar novērtēt, cik tā švīka izmaksā uz tā telefona, vai šis telefons, kas ar viņu notiek, ja viņš tur salūst, kas notiek, ja viņš tiek pazaudēts, cik tas telefons maksā, cik viņam ir šī brīža vērtība. Skola to nevar nekādā veidā nenoteikt, neapmaksāt. Līdz ar to arī mums ir jāiestrādā noteikumos, ka skola finansiālo atbildību neuzņemsies. Tā ir katra vecāka finansiāla atbildība, kādu telefonu viņš savam bērnam dod. Ja tas ir superglauns iPhone, tad lūdzu lieciet viņu kaut kādā mīkstā maciņā, kabatiņā vai jebkur citur, lai viņš ir drošībā, ja? Un lai pēc tam nav pretenzijas pret skolu. Par drošu ceļu uz mājām arī, tā kā vecāki varbūt saka, ka jā, tas ir vajadzīgs drošībai. Iespējams, jā, protams, ka ja bērns dodas, piemēram, ziemā ar kājām uz mājām, tas telefons ir labi, ka viņš ir līdzi, ja, bet atgādinam arī to, arī, teiksim, varbūt sapulcēs vai kur, ka lai bērni neskatās to telefonu pa ceļam uz skolu, jo, ko mēs redzam, ka tad, kad bērni dodas uz skolu, viņi vienkārši pat acis nepaceļ patiesībā daļu bērnu, jo viņi vienkārši skatās kaut kāds varbūt video, vai ko viņi tur dara. Un tas jau patiesībā rada arī diezgan daudz tādas nedrošas, nepatīkamas situācijas, kas var gadīties, ja telefons ir it kā drošībai pa ceļam uz skolu, ja? Bet beigās tā kā, tāds pretējs tas viss var sanākt. Un tad jā, skaidrojam ar vecākiem, skaidrojošs darbs, ja ir nepieciešams, tad es varēšu arī palīdzēt un iesaistīties. Un tad vēl bišķiņ daži slaidiņi par praktisko risinu, par to glabāšanu un kā to telefonus glabāt, sabākt vai kā tam līdzīgi. Ja? Un tas, protams, ir atkarīgs no katras skolas, kurā vietā, piemēram, aizkrauklē mums tas ir izvietotas divās vietās. Pieņemsim, ja vienā vietā ir 1. līdz 5. klase, tas sanāk faktiski, ka šī ēka visa ir brīva no telefoniem, tur neviens nelieto. Otrā ēkā ir no 6. līdz 12. Tad jau ir jāsāk domāt, ja, ka, teiksim, 6. ir aizliegts, pārējiem tā kā nav aizliegts, bet tā kā neviens jau nav teicis, ka nevar pateikt, ka telefonus nedrīkst lietot līdz 12. klasē. Jautājums ir, vai mēs viņus paņemam nost vai viņus nepaņemam nost, jo, teiksim, ja no 1. līdz kaut kādiem 3., 4., 5. tos telefonus var reāli savākt, ja viņi ir atnest uz skolu, tad varbūt vecākajās klasēs, varbūt arī viņus var nesavākt, ja? Un tad tiešām vienkārši pasakam, kad lietot ir aizliegts, ka mēs nesēžam starpbrīžos telefonos, un kad, ja jebkurš pedagogs redz, tad aizrāda to. Un
Ja tas būs runa par kaut kādu kastīšu, skapīšu vai maciņu iegādi, tad iespējams, ka izdevīgāk ir veikt iepirkumu, un, teiksim, ja mēs turpmāk vienojamies ar vecākiem par kaut ko konkrētu, tad varbūt, ka mēs varam kopīgi veikt kaut kādu iepirkumu, lai tas būtu lētāk. Tālāk, kas ir obligāti nepieciešams, ir darbinieks, telpa, vieta, kur šos telefonus glabāt, ja tie tiek paņemti. Jums pašiem ir jādomā, vai tur ir kaut kādi slēdzami skapji, vai tāda nav, tad izdomājam katrs savā skolā, kur šie telefoni glabāsies. Un vēl ir tāda lieta, ka, piemēram, arī saka, kā mēs zināsim, ka tas telefons, ka bērns vispār telefonu ir atnesis uz skolu. Nu tad, ja tas ir nepieciešams, var taisīt kaut kādas parakstu lapiņas, kur, piemēram, tur ir bērna vārds uzvārds un visa mēneša datumiņa, un bērns no rīta, ja viņš atdod skolotājai, viņš parakstās šajā lapā, ka šajā dienā šis telefons ir ticis atdots, lai nesanāk tā, kad vakarā viņš atnāk pasakā, kur ir mans telefons, es nodevu, telefona nav. Patiesībā varbūt viņš mums neatdeva skolotāju šo telefonu un ir atstājis mājās. Nu, to mēs arī skatāmies, kā tas būs pēc situācijas nepieciešams. Ja? Bet fakts ir tāds, ka visā skolā vajadzētu tiešām vienoti un konsekventi arī visiem pedagogiem iesaistīties, ievērot šos noteikumus un arī, protams, ka ir jābūt kārtībai, kas notiek, ja neievēro noteikums, kas būs tad, ja bērns nodod savu salūzušo telefonu un patiesībā viņam somā līdzi ir otrs telefons, ja visi to labi zina, kā bērni māk rīkoties. Un tad, attiecīgi, iekšējās kārtības noteikumos iestrādājam, ka, piemēram, sākumā tas ir brīdinājums un telefons var tikt paņemts un nogādāts šajā, attiecīgi, kaut kādā skapī. Pie nākošajiem pārkāpumiem, ja atkal tiek pamanīts, tad ir jau ziņa vecākiem, tad varbūt sarunas ar vecākiem, tad varbūt atkārtotos gadījumos jau, kad vecākam ir jānāk uz skolu, lai bērns šo telefonu saņemtu, pārunas ar pedagogiem, ar skolotāju, ar direktoru, atkarībā no situācijas jūs jau paši redzēsiet, kuri būs tie, kas šos noteikumus gribēs pārkāpt. Un te ir arī par uzglabāšanas kastītēm. Šīs ir tā kā, speciālās, kas ir telefoniem paredzētās kastītes, tātad tur ir iestrādātas ailītes katrā. Koknese Dainiko piedāvā šādi sava veida, teiksim, koka kastītes, tad vēl es skatījos, ka ir Jelgavas mēbeles, kas piedāvā kastītes, AJ produkti. Vidēji mēs redzam, ka, teiksim, pat 30 plus mīnus vietu kastīti, tie ir aptuveni 30 eiro plus PMS. Tātad, šādas izmaksas ir plus mīnus jārēķinās, ja grib šādas kastītes. Protams, var ņemt arī vēl vienkāršākas kastītes, kur nav nekāda nodalījuma. Var, depo kaut vai nopirkt kastes un pēc tam uztaisīt kaut kādu mīkstumiņu vai jebko paši, un tas būs vēl lētāk nekā šis, atkarībā no skola budžeta. Ja izmantojam šādas kastītes, tad kur tās tiek glabātas? Tātad vai tas ir pie audzinātāja klasē, bet, protams, ka būtu labi, ja tur ir tas kaut kāds slēdzams skapis. Par glabāšanu pie audzinātāja es dzirdēju no citas skolas ļoti labas atsauksmes par to, ka, ja skolnieks reāli pirms stundām aiziet uz to savu klasi, viņš praktiski katru dienu redz sejā savu skolotāju, var aprunāties no rīta, paskatīties, kāda ir tā kopējā situācija pēc stundām. Teiksim, man klases audzinātāji, kas šādā veidā savāc telefonus, no citas skolas teica, ka tas īstenībā ir ļoti, ļoti pozitīvi, kad klases audzinātājs tos savus bērnus redz biežāk. Ja, bet, saprotams, ka arī ne visi pedagogi ir katru dienu skolā, tur attiecīgi tad ir jādomā, kurš šos telefonus savāc tajā brīdī, kad attiecīgās klases audzinātājs nav uz vietas. Ja? Vai arī pedagogs telefons atdod pedagogam, kas vada pirmo stundu, un šis pedagogs, piemēram, aiznes kaut kur uz kaut kādu administrācijas darbinieka skapi vai kaut kā tā. Tad ir arī, piemēram, šādi skapi, kas ir reāli gaiteņos kaut kur pie sienas. Varbūt visi droši vien, ka nav redzējuši, bet Šlesera bija tāds video arī ar šiem krāsainiem skapiem. Man liekas, ka tā bija tā skola Rīgā, kur iemet tādā kabatiņā, tas telefons tā kā bišķi pakrīt stāv zemāk, un tad bērns to telefonu pēc tam nevar izņemt laukā. Bet tur ir tāds, tā kā caurspīdīgs ailīte, kurā var redzēt, vai tas telefons tur ir iekšā vai nav. Un tad, kad stundas beidzās, tad kāds administrācijas darbinieks vai dežurants, kurš šo skapīšu kaut kā uzrauga, atslēdz to skapu vaļā un tā kā atver visas durvis, un tad tur ir tie visi nodalījumi uzreiz vaļā. Bet, šie skapi ir dārgi salīdzinoši, un ja mums ir vajadzīgs vairākām klasēm, tad tas ir ļoti liels izmaksas. Es sazinājos ar Spals, kas ir Iecavas novadā,
kas ražo šos skapjus. Viņi teica, ka viņi šobrīd ir viņus piegādājuši 2 Rīgas skolām tikai pagaidām. Tā kā, es pieļauju, ka šī skapīšu praksa vēl Latvijā, ņemot vērā tās izmaksas, nav pārlieku populāra. Nezinu, kā būs šo mācību gadu, var jau būt, ka kāds viņus arī vēl sagādās. Bet tās ir palielas izmaksas. Un tad vēl ir tāda viena arī lieta interesanta, kā magnētiskie maisiņi. Tas ir tajos gadījumos, ja pieņemsim vecāki teiks, ka negrib atdot telefonus, tad pastāv tāda iespēja, ka tas telefons glabājas pie paša bērna. Šie maisiņi, es atradu internetā 3 dažādas firmas, kas viņus piedāvā. Diemžēl viņi nekur tā kā internetā nepublicē konkrētas cenas, cik šie maisiņi maksā. Es viņiem uzrakstīju jautājumus, kā tur ir visi, viņi uzreiz ir gatavi tikai uz Zoom call runāt tikai jau konkrēti, bet plus mīnus es atradu to informāciju 15 līdz 30 eiro par vienu maisiņu. Un tad sanāk, ja vecāki vēlas šādu lietu, ka tas telefons stāv pie bērna somā, bet tad viņš šim telefonam nevar piekļūt, jo ideja tāda, ka ienākot skolā šajā maisiņā, viņu tā kā aizklepsē ciet, un šo maisiņu nevar attaisīt vaļā. Un tad varat iedomāties, kā veikalos, piemēram, kad apģērbam vai kaut kam citam ir uzlikti tie pīkstuļi, tādi magnētiskie, tad pieejot pie kases, viņi tur pieliek pie tāda magnētiska aparātiņa, un tas viss attaisās vaļā. Tad līdzīgi arī šiem maisiņiem, piemēram, ejot laukā no skolas, kaut kur tuvu pie, piemēram, izejas durvīm stāv tas magnētiskais aparātiņš vai vairāk tie magnētiskie aparāti, kur katrs bērns tad iet nopīkstina, bet pieliek klāt to magnētisko vietiņu, to pumpiņu, kura tad atslēdz to telefonu vaļā. Bet, ja šo izmanto, tad arī, protams, tad es pieļauju, ka šis variants varētu būt tāds, ka tur iesaistās arī, finansēs arī paši vecāki. Varbūt, ka skolas kaut kādā veidā varētu tur palīdzēt un līdzfinansēt vecākiem, kam ir daudz bērnu vai trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes kaut kādā veidā tur daļu bērnus atbalstīt. Bet vispār viss ideja jau ir tāda, ka mēs paši diferencējam. Tāpat kā šie skapīši, piemēram, ja mēs šos skapīšus iegādājamies, viņi nav vajadzīgi no 1. līdz 12. klasē, jo 1., 2., 3., 4., 5. iespējams, ka viņiem vispār šie skapīši nav vajadzīgi, viņiem der parastas kastītes. Ja? Un tad šis ir risinājums varbūt tikai 6. klasēm, ja? Vai kaut kā tam līdzīgi. Un tad tas, ko es aicinu, tātad ir turpmākas diskusijas ar vecākiem. Varam rīkot sapulces, aptaujas, uzklausīt viedokļus. Ja nepieciešams, tiešām var uztaisīt tādas aptaujas, kādu variantu viņu labāk izvēlētos, vai, piemēram, atstāt telefonu mājās, vai likt parastās kastītēs, vai varbūt kāds vēlas iegādāties šos magnētiskos tos maisiņus. Un atkarībā no tās izvēles, tad mums jāsāk ieplānot arī līdzekļus budžetā. Jo sākumā mēs varam pirmos tos mēnešus varbūt tiešām pateikt, ka telefona lietošana ir aizliegta un telefoniem ir jāstāv somās, kamēr nav izdomāts cits šis risinājums. Bet tad pamazām mēs ejam uz to, lai kaut kāds risinājums tiktu veikts un nepaļauties tikai uz to, ka bērnam nedrīkst, bet viņam ir tas ļoti, ļoti lielais kārdinājums, jo tad mums būs varbūt arī ļoti liels rindas uz tualeti un tāpatās viņiem tie nagini iezēs. Tas ir grūti arī pašiem bērniem. Tā kā tas no manas puses viss par šiem telefoniem. Ja ir kādi jautājumi, droši uzdodiet. Jā, labdien visiem. Man jautājums, kā jūs domājat, varbūt kolēģi arī, kā ar vietpulksteņiem? Vietpulksteņi. Telefoniem skaidri. Vietpulksteņi, viedierīces, visas tādas ierīces, kas ir pielīdzināmas, principā tas ir joprojām tie paši tehniskie līdzekļi, uz viņiem visiem attiec vienu tie paši noteikumi. Jā, bet tajā likumā tur tas mobīlai telefoni tikai. Tas tā ļoti vecākiem, kuri ļoti grib piekasīties. Jā, kad nav viedierīces, bet mobīlai telefoni. Viņiem diskutējot un ieviešot šo likumu bija ļoti daudz diskusijas, kas tās ir par ierīcēm, un lielākoties tiešām tas bija runa par visām ierīcēm. Labi, paldies. Jā, es aicinu tiešām izmantot šīs iespējas, kad šobrīd mums ir IT speciālists Dace, kas diezgan daudz savu ikdienu tieši ir
pētījusi tieši šo vietierīču ietekmi uz bērna attīstību. Ja mēs atceramies, viena daļa droši vien no jums arī pavasara pusē skatījās šo video lekciju, Dace, manuprāt, tev viņi ir ierakstīti, ja? Tā kā ar to arī varētu padalīties, ja ir interese vecākiem, vecāku sapulcē, tiem vecākiem, kas varbūt arī šo neredzēja, lai gan arī bija vakar stundās, jo mēs visi esam ieinteresēti, lai gan mūsu lolojumi, gan arī tie bērni, ko mēs par savējiem saucam skolēni, tomēr izaugtu par enerģiskiem, veseliem, par komunikabliem, par spējīgiem veidot normālas sociālas saites, gan ar saviem vienaudžiem, gan arī ar pieaugušajiem. Un šī brīža pētījumi varbūt ir tikai pirmie asniņi, ko pētnieki ir aptvēruši pēc, es uzskatu, pie šīs tehnoloģija attīstības tempa, ļoti, tā kā minimāli mēs vēl pat neapjaušam, kādas sekas tas varētu nākotnē radīt šiem jaunajiem cilvēkiem viņu dzīvē. Lai veiksmīga jums šī atlikušās minūtes darba dienā, lai veiksmīga rītdiena un no sirds novēlam jums veiksmīgu šo jauno mācību gadu.